Sveicināti! Šajā reizē par ekstrasensorajām spējām. Šoreiz ar skatu par to, kādas tad šīs ekstrasensorās spējas vispār ir. Pirms dažiem gadiem jau kaut kad skatījos šajā tēmā. Ieguvu diezgan plašu priekšstatu par to, brīnījos, tādas arī ir un to arī uzskata par ekstrasensoro spēju. Nu labi. Tagad, ņemot vērā to, ka cilvēki sāk interesēties par šo tēmu, es šoreiz jautāju mākslīgajam intelektam, lai tas iedod pilnu pārskatu ar visām ekstrasensorajām spējām, kādas viņš interneta plašumos atrod. Un tas, ko es šoreiz ieraudzīju, tas man pavisam pārsteidza un šokēja. Tik plašu pārskatu, tik plašu sarakstu nebiju gaidījusi vispār ieraudzīt. Ņemot vērā to, ka man tas diezgan tā uzjautrināja, es domāju, varbūt mēs varam apskatīties šo sarakstu kopā. Šeit ir mākslīgā intelekta piedāvātā definīcija par to, kas ir ekstrasensorās spējas. Es ar saviem vārdiem gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka par ekstrasensorajām spējām sauc visas tās spējas, kuras pārsniedz mūsu 5 sajūtu robežas. 5 maņas ir tas pats, kas 5 sajūtas. Redze, dzirde, ožja, garša, tauste, laikam nosauc visu. šīs 5 sajūtu uztveres robežas. Mūsu 5 sajūtas cilvēka ķermenī ir izveidotas, veidojušās, tiek izmantotas, lai uztvertu fizisko realitāti. Kaut kādā noteiktā gaismas, skaņas vai citu viļņu spektrā. Šis spektrs ir noteikts tik tālu, cik tālu, lūk, mēs cilvēki varam redzēt. Droši vien esat pamanījuši, ka dzīvnieki prot spēj, tā būtu pareizāk teikt, spēj redzēt, dzirdēt vairāk kaut kādā citā spektrā. Tas, ko suns var saost, man nav pieejams. Tas, kāda redze var būt putniem, mums tāda nevar būt. Tātad tas nozīmē, ka kaut kas arī ir, uztverams ārpus mūsu cilvēku uz sajūtu orgāniem. Lūk, to tad arī sauc par ekstrasensorajām spējām. Ekstrasensorās spējas nav kaut kas tāds, kas cilvēkam ir dots, ja pievienots no ārpuses. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ekstrasensorās spējas ir dabiskas cilvēka uztveres funkcijas. Dabiskas. Kas kļūst cilvēkam pieejamas, kad apziņa pārsniedz iepriekšējo uztveres robežu. Ko nozīmē dabiskas? Tas nozīmē, ka šīs spējas cilvēka organismā, cilvēku veidojošajā sistēmā jau ir, kā kādi sākotnējie uzstādījumi. Dabas dota dāvana. Vecos laikos tā nebija, bet šajos laikos tā ir, ka ļoti daudzi bērni piedzimst un viņiem šīs ekstrasensorās spējas ir aktīvas. Jau ir aktīvas. Kāds tam ir iemesls, tas jau ir cita stāsta jautājums, bet jaunie vecāki viens otrs sastopas ar to, ka viņu bērniņi redz, dzird, uztver, runā kaut kā, par kaut kādām lietām, kuras vecāki nevar saprast, kuras viņi neredz, un liekas, ka tas ir kaut kas, ne par tēmu. Ja mēs skatāmies uz šo spēju dabiskumu pieauguša cilvēka kontekstā, tad der ņemt vērā un arī izpētes vērts jautājums ir, kur mēs esam likuši šīs spējas. Ja jau tās ir dabiskas, tad jau tām vajadzētu būt pieejamām visiem cilvēkiem. Gluži tāpat kā spēja staigāt. Un te mēs nonākam pie nākamā, šīs ekstrasensoro spēju apraksta elementa. Tās kļūst pieejamas, kad apziņa pārsniedz iepriekšējo uztveres robežu.
Kā to saprast? Mazais bērniņš piedzimst, viņa organismā, viņa sistēmā ir ierakstītas daudzas spējas, bet ne visas viņš attīsta. Nu, kaut vai, piemēram, spēja staigāt. To bēbītis attīsta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam apkārt visi staigā uz 2 kājām, viņš arī grib. Viņš vēro un dara pakaļ. Tad, kad viņa iepriekšējais spēju līmenis jau ir sasniedzis kaut kādu maksimumu, piemēram, bēbītis jau prot actiņas vadīt, bēbītis jau prot galviņu turēt, un tās ir prasmes. Apziņas paplašinājums veidojas prasmju ceļā, kad cilvēks attīsta kaut ko tādu, kas viņam dabiskā veidā jau ir iedots. Tās ir prasmes. Tātad dabiski doto spēju izmantošana ir mācīšanās. Un tieši tāpatās tas ir ar šīm ekstrasensorajām spējām. Man ir šī spēja, tur dikti smalki kaut kā just. Ja es viņu izmantoju, es apgūstu arvien jaunus un jaunus veidus, kā es varu to izmantot, kā es varu attīstīt, un tā arī ir tā attīstība, jeb mācīšanās. Tātad, kad cilvēka apziņa ir sasniegusi kaut kādu maksimumu, kādu spēju izmantošanā, tad viņš pāriet uz tādu nākamo pakāpi. Un viņš atkal nonāk kaut kādu jautājumu, kaut kādu vajadzību, kaut kādas vēlmes priekšā, kā bēbītis, dikti viņš kaut ko grib, bet nemākit nemaz ne. Un tad viņš tur ņemās, un pieaugušie varbūt viņam piepalīdz un parāda, kā to lietu var izdarīt, un tad, reku bēbītis jau var nostāvēt uz kājām, reku jau spēr solīšus, reku jau izmanto mazu ritenīti, reku jau prot uzkāpt tur un tur, reku jau prot visādus brīnumus izdarīt. Attīstās bēbīša apziņa, vai pieauguša cilvēka gadījumā kaut kas ir citādāk? Nē, nav citādāk. Tieši tāpat, tikai mēs esam iemācījušies un iedomājuši, mums ir iemācīts, ka tad, kad cilvēks tur ir sasniedzis savu kaut kādu stāvokli sabiedrībā, tad viņš vairs nemācās, viņš vienkārši dzīvo, bet tā nav. Tātad spēju attīstība par prasmēm īstenībā ir kaut kāds process, kas notiek un kas varētu notikt visu mūžu. Pagaidām vairāk nestāstīšu, stāsta beigās par šo būs vēl vairāk, bet šī brīdī atcerieties to, ka ekstrasensorās spējas nav kaut kāds dotums, kas mums nāk no ārpuses, tas ir mūsos iekšā visos kā potenciāls, vai mēs viņas attīstam mācīšanās ceļā vai neattīstam, tas ir cits jautājums. Un šīs cilvēka spējas, šīs ekstrasensoro spēju funkcijas, viņām var piekļūt tikai tad, kad cilvēka apziņa pārsniedz iepriekšējo uztveres robežu. Kad viņa apziņa ir izaugusi, vispirms apziņa var pat nebūt ķermenis vēl izaudzis, bet apziņa aug, strauji aug, tā arī var būt. Ekstrasensorajām spējām mākslīgais intelekts norāda, ka ir 3 grupas. Vienas ir uztveres spējas, kuras ir saistītas ar informācijas saņemšanu, otras ir ietekmes spējas, kas ir saistītas ar enerģijas vai informācijas nodošanu. Un tad ir apziņas paplašinātās spējas, kuras pārsniedz individuālo apziņu un jau saskaras ar kolektīvo apziņu. Tātad ar visas cilvēces apziņu kāds arī ir. Informācijas lauki, piemēram, esat dzirdējuši šādu jēdzienu. Tas ir fizikas jēdziens, tas nav ezoterikas jēdziens, tas ir fizikas jēdziens jau. Tātad kaut kādus informācijas laukus uztver. Šis ir manējais lauciņš. Ir vēl arī 4. grupa tādas retāk minētas ekstrasensorās spējas. To šeit es neierakstīju, to mēs tūlītās apskatīsim. Tātad 3 ekstrasensoro spēju grupas, kuras visas mums ir mūsu ķermenī kā potenciāls, kā iespēja, bet kuru attīstība ir lielā mērā atkarīga no vides, kurā mēs augam, kurā mēs attīstāmies, kurā mēs galu galā kaut ko mācāmies.
Diemžēl cilvēces līdzinējās attīstības posmā šīs ekstrasensorās spējas nav bijušas aktuālas, vēl vairāk tās ir bijušas nobloķētas. Speciāli, tīšām nobloķētas. Par to, kāpēc un kas to ir izdarījis, protams, ka tas ir cits stāsts, ne šajā reizē, bet cilvēce līdzinējā attīstības posmā ir tikusi nogriezta no šīm savām ekstrasensorajām spējām tādā veidā, ka praktiski nevienam cilvēkam nav bijusi saikne ar viņa dvēseli. Tā tad nav bijusi saikne ar viņa patieso es, kurā tad šīs ekstrasensorās spējas kā potenciāls ir. Cilvēks ir dzīvojis kā bioloģisks ķermenis, kurā ir smadzenes, un smadzenēs uzinstalētas kaut kādas programmas, kas palīdz, dod iespēju cilvēkam orientēties šajā fiziskajā, sociālajā vidē. Un tikai. Un neko vairāk. Protams, vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri jūt, uztver kaut ko vairāk. Visi viņi ir piedzīvojuši ļoti, ļoti smagu dzīvi, grūtu dzīvi, tāpēc, ka ārējā vide speciāli, mākslīgi bija konstruēta tā, lai cilvēkam pieejas pie šīm ekstrasensorajām spējām nebūtu. Ļoti, ļoti dziļā līmenī, pat bioloģiskā līmenī. Ir bijis laiks, kad cilvēka organismā katrā šūnā iestrādātā DNS molekula saturēja 12 spirālītes ar genomiem. Līdzšinējā cilvēces attīstības laikā mēs esam dzīvojuši ar tādu bioloģisko ķermeni, kurā ir tikai 2 spirālīšu DNS molekulas. Ja jūs esat manījuši, gan jau kā esat, tad genomi satur informāciju. Padomājiet tikai, bija 12 spirālītes ar nez cik tur tiem genomiem un nez cik terabaitiem informācijas. Bija 12. Un līdzšinējā cilvēces attīstības posmā mēs esam dzīvojuši tikai ar 2 šādām spirālītēm. Tātad sastāvdaļa, tikai ar 1/6 daļu no katram cilvēkam pieejamām informācijas un pieejamām enerģijas un informācijas iespējām. Cik nabadzīgi mēs esam bijuši līdzšinējā attīstības periodā. Tagad kosmisko planetāro pārmaiņu ietekmē cilvēka organisms kā sistēma, vispirms jau tās smalkā daļa, attīstās, veidojas un atgūst. Smalkajā daļā tā nav problēma. Fiziski tā ir problēma, bet smalkajā tā nav problēma. Cilvēki praktiski visi, viņu organisms, viņu organismu smalkā daļa sāk uztvert, atgūt savas šīs ekstrasensorās spējas, veras vaļā viņu dabiskais potenciāls, viņu īstais dabiskais potenciāls, gan dvēsele, gan tur augstākais es, jeb gars, gan ekstrasensorās spējas un viss kaut kas veras vaļā no iekšpuses. Cilvēki to uztver kā diskomfortu. Emocionālu, enerģētisku, mentālu un jau arī fizisku diskomfortu. Dažu cilvēku gadījumā ļoti, ļoti spēcīgu diskomfortu. Vēl viena lieta. Ekstrasensorās spējas attiecas uz to realitāti, kurā ar fiziskajām acīm, ar fiziskajām rokām mēs neko nevaram neredzēt, netaustīt, neuztaustīt. Ekstrasensoro spēju gadījumā runa ir par to realitāti, kur uztver kaut ko augi, dzīvnieki, bet ne cilvēki.
Un nevis tāpēc, ka viņi nespēja, bet tāpēc, ka viņu spējas vienkārši ir nobloķētas viņu DNS molekulas līmenī. Tagad šī situācija ir sākusi mainīties visu cilvēku gadījumā. Citam intensīvāk, citam netik intensīvi, bet kaut ko jūt visi cilvēki. Galvenokārt kā diskomfortu, kura būtību viņi nesaprot, viņi jautā mediķiem, mediķi arī rausta plecus, kaut kādas diagnozes atrod, kaut kādus instrumentus, līdzekļus atrod, kā varētu kaut ko bremzēt, ietekmēt. Ezoteriskajā sabiedrībā tur tiek piedāvātas atkal citas metodes, ko un kā ar šo pieredzi var darīt, arī tikai daļēji. Gan mediķu pieredze, gan ezoterisko aprindu, ezoteriskā rakstura skolotāju, pavadoņu, meistaru atbalsts ir tikai daļējs. Varu ietekmēt, bet tikai daļēji. Un tā, pirmā ekstrasensoro spēju grupa, uztveres spējas, tātad informācijas saņemšana ārpus maņām. Telepātija, gaišredzība, gaišdzirdība, tās mēs esam dzirdējuši, apmēram priekšstats ir. Gaišjušana, tā ir cilvēka spēja just citu cilvēku emocijas. Tieši emocijas. Empātija, jūtu un jūtu līmenī cilvēks uztver kaut ko jūtu līmenī. No angliskā vārda, precognition tulkojums, tur tāds nevisai prekognīcija, nākotnes notikumu uztvere. Retrognīcija, pagātnes notikumu uztvere. Psihometrija, spēja iegūt informāciju par cilvēku vai notikumu, pieskaroties kādam priekšmetam. Auras redzēšana, spēja uztvert dzīves būtnes enerģētisko lauku, krāsas, formas, svārstības. Mēdiumisms, spēja uztvert vai komunicēt ar citu apziņas plānu būtnēm. Vispopulārākā, cik es esmu redzējusi, ir komunikācija ar garu pasauli, ar aizgājušajiem cilvēkiem. Dažus tādus angliskajā vidē esmu redzējis ārkārtīgi interesanti. Vai arī runa ir par informācijas laukiem. Ietekmes spējas, tātad enerģijas vai informācijas nodošana. Telekinēze, jeb psihokinēze, spēja ietekmēt priekšmetus vai procesus ar prāta enerģiju. Es teiktu apziņas enerģiju. Dakšiņas locīt, citiem vārdiem tā var teikt. Levitatīvās spējas, spēja samazināt gravitācijas ietekmi uz ķermeni, tātad pacelties gaisā. Enerģētiskā dziedniecība, te būs bioterapija, reiki, prānas pārraide, kā spēja harmonizēt vai dziedināt citu cilvēku cauri enerģijas plūsmām. Psihomagnētisms, spējas ietekmēt elektromagnētiskos laukus ar apziņas vai ķermeņa enerģiju. Teleempātija, emociju, es teiktu enerģijas nodošana attālināti. Apzināta manifestācija, jeb intencionāla radīšana, tas, ko mēs ezoteriskajās aprindās devējam par domu materializāciju. Tas īsti nebūs ekstrasensorā spēja, tāpēc, kā runa ir par domu, tas ir bišķi citādāk. Apzināta manifestācija, tātad spējas ar domu vai vizualizāciju ietekmēt notikumu plūsmu. Šī mums ir ļoti, ļoti, ļoti noderīga spēja, ekstrasensorā spēja, kuru mēs varētu attīstīt, jo šajā smalkajā plānā tātad aiz fiziskās vides citādāk jau lietas nenotiek. Mēs jau tur neko nevaram izdarīt ne ar rokām, ne ar kājām, ne ar kādiem instrumentiem, tur āmuriem vai naglām vai dakšiņām, karotēm. Mēs tur varam izdarīt tikai un vienīgi ar savu domu un energoinformācijas plūsmu.
Šajā vietā es gribu akcentēt to, ka visas ekstrasensorās spējas darbojas energoinformācijas līmenī. Energoinformācija. Mēs nešķiram enerģiju no informācijas. Tikko mēs vienu no otras nošķiram, tā mēs iebraucam ļoti lielās auzās. Ko es ar to saprotu? Katram cilvēkam nav tikai emocijas, bet ir arī jūtas. Jūtas kā cilvēka enerģijas plūsma. Zemapziņā, dziļākajā cilvēka būtībā, lūk, tur, kur šīs DNS molekulas, tur kaut kādas ir, un tur, kur neko ar rokām, neko nevar aptaustīt, un ar loģisko prātu tur arī nekam nevar tikt klāt tāda mistiska kaut kāda vide, kur mēs uztveram jūtas, kuras caur mums plūst, caur mūsu ķermeni, caur apziņu, caur sirds rajonu ļoti, ļoti spēcīgi plūst praktiski visu laiku arī miegā. Ja mēs ar savu uzmanību, savu loģisko prātu pieslēdzamies šīm jūtām, tad mēs ieraugām, atklājam, to var iemācīties, tā ir prasme, atklājam, ka tur šajās jūtās ir arī informācija. Lūk, tā ir tā informācija, kurai mēs varam piekļūt tikai caur šo ekstrasensoriku. Fiziski mēs tam nekādīgi nevaram piekļūt. Ar savām smadzenēm mēs tam nekādīgi šai informācijai nevaram piekļūt. Tikai un vienīgi caur savu enerģētiku, tātad caur dziļākajām jūtām. Nu, tā arī ir tehnoloģija, tā ir manējā, tāda autora metodika, kad mēs pievienojamies savām dziļākajām izjūtām, mēs iemācāmies orientēties savās izjūtās, mēs pievienojamies šai plūsmai, kurai ir ļoti spēcīga, tāda ūdens daba. Un ja mēs ieskatāmies šajā plūsmā spēcīgāk, uzmanīgāk, vērīgāk, ja jau apzināti caur savām smadzenēm, loģiski ar jautājumu mēs ieraugām, viens tur tai plūsmā taču ir informācija, kā kādas informācijas pīlītes un domu zivtiņas. Tā ir tehnoloģija, mūsdienu tehnoloģija, tā nav veco laiku metode. Tā ir šo laiku cilvēkiem metodika balstīta, psiholoģijā, tur ir arī ezoterikas zināšanas, bet viņas ir tādas pastarpinātas, ka vispār tā var būt, un ir pedagoģija. Tā kā, tāda, loģiski mūsdienīga pieeja lūk šīm ekstrasensorajām spējām. Vēl uzreiz šajā vietā gribu pateikt to, ka visām ekstrasensorajām spējām mēs varam piekļūt tikai un vienīgi tad, kad ir apgūts iepriekšējais apziņas attīstības līmenis, par to tūlītās arī tuvākajā brīdī stāstīšu, un caur savu dziļāko jūtu sfēru. Var uztrenēt tīri tehniski, mehāniski, tātad, es nezinu, nenāk tāda enerģētiskā dziedniecība, piemēram, Es eju pie kāda meistara, kāds meistars to māk, viņš tur man parāda, kā to darīt, visādus vingrinājumus es izpildu, kamēr es atbrīvoju, kamēr man šī plūsma sāk plūst. Un es viņu izmantoju. Es viņu izmantoju jau ar stingri noteiktu mērķi, ar stingri noteiktām robežām, ar stingri noteiktiem notikumiem, kā es varu tieši šo plūsmu vadīt. Vai, teiksim, tā pati, levitācija, Atkal, es eju pie kaut kāda meistara, es kaut ko mācos, viņš tur parāda ko un kā, jo tāpēc, ka viņš pats to prot. Mēs jau nevaram iemācīt otram to, ko mēs paši neprotam pareizi. Lūk. Un tad es iemācos, teiksim, levitēt. Vai tur tālāk ar tādas interesantas spējas ir, teiksim, apzinātā sapņošana. Es atkal eju pie kāda meistara, kurš to prot, un es iemācos. Šīs spējas, viņas ir 27. Es nezinu, var jau tā darīt, ka, es pa vienai mācos. Mana pieeja ir tāda, ka es mācu algoritmu līmenī, kur visām spējām ir viens šis mehānisms, kā viņas var iedarbināt caur personīgajām jūtām, pievienojot tām loģiku, tātad izveidojas mans iekšējais kanāls, un tad es varu patstāvīgi attīstīt vai vienas vai citas spējas kaut kādas,
Bet drīzāk viņas pašas vērs vaļā. Nu, vismaz maniem cilvēkiem pašiem vērs vaļā. Nu, man tieši tāpat tās bija. Es vienkārši eju iekšā, es dikti gribu zināt kaut ko, nu tā jau ir metodika, bet es pati viņus vēru vaļā. Tik tālu, cik tālu man vajag. Ne vairāk, ne mazāk. Bet var, protams, arī iet pie meistariem, un meistari jums palīdzēs, bet tad jūs dabūsiet tikai vienu. To, ko pats meistars prot. Es strādāju algoritmu līmenī, tātad tas, ko es varu iemācīt, attiecas kaut kādā ziņā ne, bet kaut kādā līmenī attiecas uz visām spējām. Un tad tālāk jūs varat attīstīt, ko jūs vēlaties. Nu, skatāmies, ko vēl mākslīgais intelekts iedeva. Apziņas paplašinātās spējas. Nu, šis ir mans lauciņš, nu, briesmīgi man patīk. Astrālā projekcija, tātad ķermeņa atstāšana, apziņas pārvietošana ārpus fiziskā ķermeņa. Apzinātā sapņošana, spēja apzināti kontrolēt un virzīt sapņus. Šamaniskā redzēšana, ceļošana, ieiešana informatīvā vai garīgā realitātē caur transa stāvokli. Kanalizēšana, no latviski tā nevisai skan, channeling, informācijas saņemšana no augstākiem apziņas līmeņiem vai būtnēm. Kolektīvās apziņas uztvere, nosfēriskā uztvere, spējas uztvert cilvēces kopējos mentālos laukus. Nu, šitien, man liekas, es jūtos ļoti ērti, un visu mūžu es tur esmu bijusi. Bet, nu, tādā līmenī, kādā tagad, nu, vispār. ļoti. Bet es nezinu, jūs pamanījāt varbūt arī sevi. Es sevi esmu pamanījusi arī citās spējās. Es to noteikti, pilnīgi noteikti, nu, teiksim, tā pati empātija, ja tur empātijai ir veseli 8 veidi, piemēram. Es zinu savējo. Un šīs spējas vienkārši dzīves gaitā bija nepieciešamība, un viņas vērās vaļā. Nu, es zinu šo mehānismu, kā var atvērt kaut kādas spējas. Retāk minētās vai specifiskās spējas, ko arī mākslīgais intelekts mums piedāvā. Radiestēzija. Darbības ar svārstiem, rāmīšiem. Tā ir informācijas uztveršana caur priekšmetu kustību. Nu, kaut kāds priekšmets kustās, un tad es saprotu un varu nolasīt, jā. Biolokācija, atrašanās vietu noteikšana ar sajūtu vai dažādu instrumentu palīdzību. Psihogrāfija, jeb automātiskā rakstīšana, informācijas saņemšana bez apzinātas domāšanas ar brīvu rokas kustību. Somatiskā empātija, fizisku simptomu izjūta, kas atspoguļo cita cilvēka stāvokli. Somatiskā empātija varētu darboties tādā veidā, ka dziednieki, man liekas, arī no magiem es šito esmu dzirdējusi, ka cilvēki, kuriem veras šitā te vaļā, viņi arī steidz tur dziedināt, bet viņi nemāk norobežoties no otra cilvēka, lūk, šīs somatiskās, tas nozīmē šūnu līmenī cilvēks fiziski kaut ko piedzīvo, un jauntopošais dziednieks gribot otram palīdzēt, tur kaut ko baigi dziedinās, baigi ārstē, un viņš paņem to otru cilvēku slimību pats uz sevi. Tik ļoti viņam ir spēcīga šī somatiskā empātija. Ja? Tātad ekstrasensorās prasmes ir ekstrasensorās spējas mums ir visiem, bet ne visi viņas attīsta tīri kā prasmes. Tas prasa darbu. Vingrināšanos vai nu meistara vadībā, vai vadoties pašam pēc savām izjūtām, atkarībā no tā, ko man vajag, uz kurieni izjūtas mani nes, nu tad man attīstās. Es varbūt nemaz nezinu. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir attīstītas, nu, ka vismaz kaut kādā līmenī attīstītas šīs ekstrasensorās spējas, tikai viņi paši to nezina. Viņi par to nav domājuši, jo mēs esam pieraduši skatīties uz kaut kādiem cilvēkiem, redz, kā viņš varēja izdarīt, un es tā nevaru. Nedrīkst sevi salīdzināt ar citiem. Pat vienas un tās pašas ekstrasensorās spējas, kā viņas izpaužas vienam cilvēkam un kā viņas darbojas otram cilvēkam, tur var būt ļoti lielas atšķirības, un pa lielākai daļai, es domāju, arī viņas tur ir. Šamanis no šamaņa ļoti var atšķirties. Nu, ļoti stipri var atšķirties. Tāpēc jau arī, es personīgi uzskatu, ka visu mums pēc saraksta nevajag. Nu, kur mēs liksim? Nu, ja mēs, savācam pilnu kaut kādu savu pieliekamo ar daudziem instrumentiem, kurus mēs nekad nelietojam. Nu, man kaut kā liekas patīkamākā, interesantākā šī dabiskā metode. Man ir vajadzība, un es atrodu pieeju caur savu šo iekšējo kanālu, caur savu saikni ar smalko plānu, es atrodu to, ko man vajag. Turpat ir arī šīs prasmes.
Un es vienreiz mēģinu, un otrais mēģinu, un trešoreiz mēģinu, dabūnu vēlamo rezultātu, nu man skola rokā, es jau, protams, gribu vairāk. Nu, un tā tās spējas attīstās par prasmēm. Vienkārši parastas dzīves darbības procesā. Nu, mēs taču katrs dzīvojam savu dzīvi, ejam uz darbu, mums kaut kādas attiecības, kaut kādu sastrēgumu, kaut kādas tur sadursmes, kaut ko mums tur nepatīk. Nu, mēs risinam problēmu. Nu, manējās spējas attīstīts ir tādā vidē un tādos apstākļos un tādā kārtībā. Nu, tieši to es arī, protams, es jau nevaru iemācīt citiem to, ko es pat nemāku. Nu, tad tieši to pašu es mācu arī citiem. Nevis pēc saraksta, bet vienkārši pēc tā, ko jums vajag, ko jūs gribat. Nu, lūk, ko mums vēl mākslīgais intelekts saka? Mākslīgais intelekts savu stāstu tādā kā noslēgumā atgādināja to, ko es arī jums gribu atgādināt. Ekstrasensorās spējas nav pievienotas no ārpuses, bet dabiskas cilvēka uztveres funkcijas, kas kļūst pieejamas, kad apziņa pārsniedz iepriekšējo uztveres robežu. Ja cilvēks savas apziņas attīstībā nav sasniedzis kaut kādu līmeni, tā maksimumā viņam nākamā pakāpe nevar būt un nav pieejama, un punkts. Un viss. Ja kāds cilvēks jūt, ka viņā kādas spējas veras vaļā, visticamāk viņš ir sasniedzis kaut kādu apziņas līmeni, vismaz kaut kādā tās jomā, ka viņš sāk uztvert kaut ko vairāk. Un tad ir jautājums, ko ar šiem uztveres pieredzēm darīt? Zīmes viņam ir, pieredze viņam ir, ko ar to darīt, viņš nezina. Tad ir vienkārši par to var vienkārši runāt. Mēs varam izveidot cilvēkam kaut kādu viedokli, ko viņš ar to var darīt. Paraugi mums pagaidām ir ļoti, ļoti maz. Vienīgie paraugi mums ir kādi ezoteriskie skolotāji, kuri, tāpatās kā es, citiem skalo smadzenes. Tur strādā kā kaut kādi meistari, ja viņi tur ir iemācījušies, reiki meistari. Es aizēju pie reiki meistars man tur kaut ko izdara. Es pēc tam priecīgi eju mājās, man viss ir kārtībā. Smuki. Ko tu pats darīji? Jo tagad mums visiem ar jauno realitātes līmeni savienojums ir jāatrod visiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka kaut kādas ekstrasensorās spējas vērsies un būs vajadzīgas pilnīgi visiem cilvēkiem. Un ja viņi neuztvers šo procesu, neiesāks, nepiedalīsies šajā procesā, tad viņi vienkārši nevarēs dzīvot uz šīs planētas. Saprotiet? Jo turpmāk lietas notiks virzienā no smalkā plāna, tātad es jūtu, man ir kaut kāda sajūta, es iedziļinos šajā sajūtā, vēroju, pētu, un pēc tam es eju un daru. Un viss. Caur ekstrasensorajām spējām mēs veidosim savu fizisko sociālo realitāti. Otrādi vairs nestrādās. Šis programmu princips, pēc kura mēs visu laiku esam dzīvojuši, tāpēc, ka ekstrasensorās spējas mums nav, paši mēs tādi nabadziņi un tumšoņi, ja? Mums tad bija jādzīvo caur programmām. Tas ir tētis, tas ir mamma, tev tik un tik gadi, tev jāiet uz skolā. Un tev jāmācās tādu programmu, ka labi. Man neinteresē. Un jauniem bērniem ļoti spēcīga pretreakcija. Viņi prasa, kāda tam jēga, priekš kam man to vajag. Pieaugušie neko nezin pateikt, jo viņi paši nezin, priekš kam to vajag. Tāda ir programma. Kas viņi sastādīja? Kas man pa daļu? Kāds tur sastādīja? Es te pričam. Jaunieši lūk grib no otra gala. Un tā ir jaunā cilvēka īpašība, šī apzinātība. Viņa sajūta saka, ka viņam to nevajag. Viņš nesaskata tur kaut kādu vajadzību. Kā šo vajadzību viņam parādīt? Kā izraisīt viņā šo enerģētisko impulsu, lai viņam piedalītos, pievienotos arī intelektuālā darbība. Redz, tā jau ir cita pedagoģija, mums tādas nav. Tā ir cita psiholoģija, mums arī par to nekādas īpašās zināšanas nav. Un tās ir visas tādas praktiskas dzīves vajadzības. Ja, labi, viens ir tas, ka es tur sēžu kaut kāds baigais ekstrasens, kaut kāda gaišareģi sēžu kaut kā tā, es nezinu, ar kristāla bumbu te sēžu, ja visiem kaut ko te pareģoju.
Bet pavisam cits ir, ka mēs savus ekstrasensorās spējas izmantojam savā ikdienas dzīves darbībā. Un visas pārmaiņas mūs virza uz to, ka mums visiem ir jākļūst. Visiem ir jāatgūst šīs savas ekstrasensorās spējas tādā vai citādā līmenī, tās vai citas kaut kādas spējas, bet citādāk mēs vienkārši nevarēsim funkcionēt šai pasaulē. Vienkārši nevarēsim. Un šis process ļoti strauji notiek. Ļoti strauji. Nākamais, tāds punkts, ko mākslīgais intelekts te kā uzsver atgādina, katrs līmenis, tātad apziņas attīstības līmenis un līdz ar to arī ekstrasensorās spējas neizcēš iepriekšējo, bet integrē. Tātad vienā līmenī es apgūvu prasmi staigāt, nākamajā līmenī es apgūstu prasmi skriet, nākamajā līmenī es apgūstu arī, jau man ir 2 prasmes, arī, prasmi dejot, izmantojot lūk šīs kājas, tad es varu attīstīt šo prasmi kājas, izmantot arī līdz pat baleta līmenim. Viena un tā pati prasme, tā sauc par vispārīgajām prasmēm, kuras veido bāzi jebkurām citām prasmēm. Notiek šī integrācija, es piemācos klāt. Katra šī pamat prasme, par tām pedagoģija baigi maz ko zina, un psihologi vēl jau mazāk par to zina. Tā ir tīri tāda, pedagoģiskās mācīšanās teorijas jautājums, kā šīs vispārīgās prasmes viņas attīstās tālāk, līdz pat profesionālajām prasmēm. Kaut vai, teiksim, tā pati, spēja, ekstrasensorā spēja prognozēt kaut kādus notikumus. Tad, kad, jūs uz ceļa satiekat kādu suni, un viņš rada tādu nelabu sajūtu. Jums uzreiz ir prognoze, jūs uzreiz varat noteikt un pateikt, vai šis suns pret jums ir labvēlīgi noskaņots vai nelabvēlīgi. Jūs taču varat. Tā ir ekstrasensorā spēja. Vai mēs viņu attīstām, vai mums viņu vajag, tas ir cits jautājums. Tieši tādā pašā veidā mēs varam skatīties uz jebkuru cilvēku uzvedību, un prognozēt, kas sekos tālāk. Kaut vai uz saviem tuviniekiem mēs varam skatīties. Ikdienā sastopoties, varmāka un upuris iemācās viņam ļoti attīstās ekstrasensorās spējas. Viņš spēja prognozēt varmākas uzvedību krietnu gabalu vēl pirms. Un šis upuris, viņš tad modelē savus uzvedības modeļus, veido dažādus uzvedības modeļus un visādus paradumus, tā, lai neizraisītu varmākas agresiju. Tās arī ir ekstrasensorās spējas. Kā viņš to var izdarīt? Viņam taču neviens nemāca. Viņš pats mācās. Lūk, šīs ekstrasensorās spējas veidojas šādos apstākļos. Man ir kaut kāds diskomforts no ārējās vides, es kaut ko gribu, bet nevaru dabūt, tad es sēžu un štukoju un mēģinu vēlreiz un visādos veidos, kamēr es dabūnu to, ko es gribu. Tā mazie bērniņi darīja, kad viņi mācījās staigāt, tā pieauguši cilvēki varētu risināt problēmas, ja viņi zinātu, kas tas ir. Mana pieredze liecina, ka arī to viņi nezina, kad ir problēma situācija un kad nav. Un tā visa ir mācīšanās dzīves darbības procesā. Tad, kad man neviens nav mācījis, kā taisīt ēst, bet kaut kādi pārtikas produkti man mājās ir, bet es neko nemāku. Un tad, kad es riktīgi gribu ēst, es taču kapāšos tik ilgi, kamēr es uzkapāšos. Man intuīcija pateiks, ka šitas te kaut kas ir ēdams. Vismaz es mēģināšu ēst. Varbūt mēģināšu graust krēslam kāju, tur nekāds labums nebūs, pēc tam mēģināšu graust vēl kaut ko, kamēr es uztaustīšu, kamēr ir. Viss. Un tā ir šī pašmācīšanās, viņi sauc par empīrisko mācīšanos. Lūk, un šādā veidā šīs ekstrasensorās spējas mēs varam attīstīt, praktiski visas, kaut kas man attīstīsies pa priekšu, kaut kas vēl bišķiņ kavēsies, bet man nevajag vairāk. Pēc kā man vajag vairāk? Man nevajag. Tad, kad vajadzēs, tad es iemācīšos. Es vienkārši esmu apgūsi to algoritmu, kā tas notiek. Tas ir vienkārši. Algoritms ir vienkārši. Process varbūt nav vienkārši, jo prasa, zinām, piepūli. Bet visā citādi tas mehānisms viņš ir ļoti vienkārši. Un ziniet, kas vēl? Par velti. Tu maksā tikai ar savu diskomfortu. Jo spēcīgāks diskomforts, jo spēcīgāks enerģētiskais impulss tiek raidīts smalkajā plānā ar pieprasījumu, ko tev vajag. Un atnāk atbildi caur tavu personīgo enerģētisko kanālu. Lūk,
Tālāk, galvenais evolūcijas virziens, kas attiecas gan uz personīgo izaugsmi, attīstību, ja tā tad uz personu, teiksim, no bēbīša līdz veca cilvēka apziņai. Un cilvēcei tieši tas pats. Instinkti, emocijas, prāts, intuīcija, un tad ir vienotā apziņa. Teiksim, ārējā vidē kaut kas notiek. Mēs mazi bēbīši, viņi, citādāk viņi nevar, viņiem ir pieejams tikai instinkts. Ir dažas mums tādas bioloģiski iebūvētas programmas, atrauties, ja, pievilkties, ja ir patīkama sajūta, raudāt, tās ir tādas instinktīvas reakcijas. Caur raudāšanu, caur emocionāliem kontaktiem ar ārējo vidi veidojas bēbīša, pirmās emocijas, kas jau, tomēr kaut kāda enerģētika jau ir, veidojas saiknes. Caur šīm emocijām veidojas saiknes ar kaut ko, kaut kas vairāk, viņam tuvāks, kaut kas mazāk tūs, ne caur intelektu, caur emocijām. Ja mēs apzināmies, ja mēs to protam vadīt, mēs varam vadīt bēbīšu attīstības procesu. Tālāk jau pieslēdzas prāts. Tātad ego, tur, kur ir valoda, ka vecāki jau sāk bēbītim kaut ko tur skaidrot, ko viņam būs darīt, ko viņam nebūs darīt. Bēbīts tā kā, dažreiz viņš pretojās, dažreiz viņš sit kāju pie zemes un viņš pasaka, ka to viņš nedarīs, viņš neies un viņš neklausīs, viņš grib kaut kā citādāk, tad ir liels skandāls, liela darīšana. Jo, vecākiem šeit pietrūkst kaut kādas zināšanas, kaut kādas prasmes, lai viņi varētu bēbīša izvēli ietekmēt emocionālā līmenī. Tur ir tā problēma. Bēbītis nevar attīstīt prāta līmeni, kas viņam būtu jāiemācās, ja viņš emocionāli vēl nav sasniedzis to savu pakāpi, kas vajadzīga. Nākamais līmenis ir intuīcija, šis ir manējais līmenis, un es tagad eju uz vienoto apziņu. Ne visās jomās vienādi, ne, bet tas arī nav vajadzīgs. Neviens uzreiz par Dievu nekļūst, par Dievu mēs izmācāmies. Augot un attīstoties, un tieši tāpat tas ir arī cilvēkam. Ja mēs skatāmies uz cilvēces līmeni, tad cilvēce pašlaik atrodas, man liekas, pārējā no prāta. Cilvēces mērogā mēs esam tik attīstījuši visu, kas ir saistīts ar prātu, ar loģisko domāšanu, ar ego sistēmām, informācijas sistēmām, jā, šo egregoriālo vidi, vienkārši tālāk vairs nav kur iet, tas ir kļūs jau par mūsu cietumu. Mēs kā cilvēce jau, vispār vāks, jā. Tad nākamais ir intuīcija. Mēs mācāmies tagad intuīciju. Tas ir pirmais, kas mums būs jāapgūst. Intuīcija veidojas smadzeņu savienojumā ar jūtu, dziļāko jūtu sfēru. Un tad ir intuīcija. Tā kā veidojas šis augstākais es. Vienotā apziņa tā jau iekļauj visu ar visu savieno kopā, individuālo ar kolektīvo, tumšo ar gaišo, personīgo ar visiem pārējiem, jā, bijušo ar topošo, un visu ar visu savieno vienā veselā. Tā man te izskatās. Jā, man uznāca iedvesma. Mana apziņa arī attīstās, strauji attīstās, ļoti pēdējā laikā, ļoti strauji. Es domāju, arī pārējiem ir baigi pieaudzis šis temps, jo pārmaiņas mūsu kosmiskajā līmenī, planetārijā līmenī ir tik ļoti straujas, ka sasniegušas cilvēka fizisko līmeni, un tieši fiziskajā līmenī cilvēki tagad, arvien vairāk sāka pamanīt, kaut kas bļāviens notiek, bet nevar saprast, kas tas ir. Vieni to pamana kā fiziskā ķermeņa simptomus, ja tā tad šajā līmenī, citi to pamana psihiski, beidzot caur savām smadzenēm viņi var formulēt, kas tas ir, ko viņi jūt. Viņi saka, es gribu apgūt gaišredzību. Kāds cilvēks man jautāja par čenelingošanu prasmes, vai es varu palīdzēt. Jā, es varu palīdzēt. Es nevaru tev viņu tā atvērt, ka tu apsēdies tā kā pie zobārsta krēslā, attaisi muti, un es tev tur kaut ko izdaru, un tu aiztaisi muti, un priecīgs ej mājā. Tā tas nenotiek. Var iet pie čenelinga meistara un iemācīties čenelingu. Jā, to var. Bet tavas spējas viņu izmantot būs krietni vien ierobežotākas nekā tad, ja tev tas nāks dabiskā veidā.
kā daļa no tavas dzīves darbības. Ja tu esi pie meistara iemācījies, tā kā aizgāja pie zobārsta, aizgāja kaut ko izdarīja, ja tu aiztaisīji mutu un gāji mājās, tad tu vari praktizēt, jā. Un tu uztaisīji kaut kādu savu ofisu, cilvēki nāca pie tevis, ja tu tur kaut ko nočanelēji viņiem, viņi tev samaksāja naudiņu un gāja mājās. Viss pārējais ne tavā personībā, ne tavā evolūcijā, ne tavā attīstībā, izaugsmē, attiecībās dzīvē nekas īpaši nemainās. Apgūvi vienu profesiju, izmācījies par zobārsta vai izmācījies par sētnieku, ja apgūvi citu profesiju, tagad tu esi čenelers, kas tad ir? Nekas, tu vari pelnīt, forši, viss ir labi. Bet evolūcijas procesā tu neesi pavirzījies uz priekšu. Attiecībā ar jauno pasauli, ar šo jauno kaut kādu realitāti, tur prasās vēl kaut kas. Kaut kā tā man šoreiz sanāca stāsts par dažādām prasmēm. Baigi priecātos, ja jūs arī padotu kādu ziņu, gan jau jūs sevi šajā ekstrasensoro spēju, manā uztverē prasmju līmenī noteikti arī sevi pamanījāt. Vai varbūt pamanījāt, ka jums tas interesē, vai varbūt pamanījāt, ka jums kaut kāda pieredze šajā jomā. Būtu interesanti, ja jūs to pastāstītu. Telegram kanālā aprunāsimies. Tieši priekš tam es izveidoju šo jauno Telegram kanālu aprunāsimies, kur jūs nākat ar kādu savu pieredzi. Viens pieredzes veids, kurš būtu ārkārtīgi interesants un vērtīgs, ir tas, ka jums ir kaut kāda pieredze, un jūs tā izbrīna, liek domāt, kas tas tāds ir, kā labi, priekškām, varbūt, ka es jau tagad miršu nost, un tad es saku, nāciet pie manis, un es jums pateikšu, ka mirstam vaina tā nav. Un otra pieredze varētu būt tāda, daudz, viskaut kas šeit te var būt ļoti daudz visādi varianti, ka cilvēkam ir ļoti spēcīga negatīvā pieredze, kura viņam traucē dzīvot, vienkārši nevar vairs izturēt. Tad arī nāciet. Es jums palīdzēšu orientēties, saprast, no kuras puses vējš pūš, un tā pa lielo parādīšu, izdomāsim kaut kādu virzienu, ko ar to var darīt. Un tad jūs varēsiet izdomāt, varbūt, ka jums ko negribas darīt, ja jums labi tāpat. Tā arī var būt. Vienkārši aprunāsimies. Šajā Telegram kanālā es arī pati savas domas likšu tādas, fiksās domas. Man tagad pēdējā laikā ļoti, ļoti bieži atnāk tādas mazas sīkas domiņas, kuras man liekas nāk no kolektīvās informācijas laukiem, un viņas nav vienmēr paredzētas. Man liekas, viņas vispār nekad nav paredzētas tikai manai lietošanai, jo es viens cilvēks nevaru patērēt tik daudz informācijas, iedabūt savā dzīves darbībā tik daudz informācijas, cik man dod. Tad pilnīgi noteikti viņi ir domāti arī priekš citiem cilvēkiem. Es jau, protams, daru, ko es varu, pastāstīt kaut ko YouTube kanālā, Patreon, www.patreon.com. Tur par tādu mikroskopisku naudiņu mēnesī lieku tādus lielākus, pamatīgākus cilvēkiem jau, kam patiešām interesē, kas skatās nākotnē, tādus pamatīgākus gabalus. Es jau, protams, stāstu, tie jau nav tādi, es kaut ko lasīju un jums pastāstīju, bet tā ir tāda informācija, kas nāk cauri mani. Viņa tāda man atnāca, ko es varu darīt? Ņemiet, lai jums ir, varbūt, ka noder. Tā kā, es tiešām sevi asociēju, bieži vien jūtos kā tāds mobilo sakaru tornis. Man dod informāciju, informācija nāk no ļoti, ļoti augstiem līmeņiem tādā, bet tas arī dzīves darbības laikā visus tos līmeņus es esmu izgājusi cauri, uzdodot, jūtoties slikti, man kaut kāda baigā problēma, kaut ko es tur gribu slikti, es jūtos, un te es kapājos, kamēr es atrodu risinājumu. Un tā tas ir gājis cauri dažādiem apziņas attīstības līmeņiem, un tagad pilnīgi noteikti es ļoti, ļoti viegli forši uztveru šo kosmiskās attīstības, tādu kā algoritmu virzienu. Un šajā informācijas līmenī var aplūkot šīs kosmiskās attīstības informācijas līmenī var aplūkot jebkuru ikdienas situāciju, pilnīgi jebkuru. Ar tādu ļoti, ļoti tālu skatu no malas var palīdzēt cilvēkam orientēties, piemēram, es nezinu, viņam tur kaut kādi bija interesantie sapņi, viņš tur man pastāst kaut kādas sapņus, un ļoti bieži, tagad arvien biežāk gadās tā, ka cilvēks, tiešām tādā sarunā, ja telegramā jau arī baigi viegli var sazināties, tā kā sazvanīties,
Un tad video zvanā, ja cilvēks man stāsta kaut kādus savus sapņus, un tad man pieslēdzās arī kaut kāda informācijas kanāla. Es nezinu, no kurienes nāk tā informācija, bet cauri mani atnāk tā kā ziņa šim cilvēkam. Es pilnīgi saprotu, ja ka runa nav par mani, man nevajag to, bet tas cilvēks, viņš man stāsta kaut ko tādu, ka man enerģētiski notiek kaut kāds impulss, un notiek šis saslēgums ar kolektīvās informācijas lauku un dabū informāciju. Un tas, man liekas, arī ir tā baigi ērti, un tas ir tāds patīkams process, vismaz priekš manis. Cik es esmu redzējusi uz saviem cilvēkiem, tas ir diezgan patīkams, interesants process arī pret otram cilvēkam. Tiesa, gan informācijas ir ļoti daudz. Un ja cilvēks nav pieredzis ar informāciju strādāt, viņš nav pieredzis domāt, priekš viņa tā varbūt bišķiņ slodzi. Bet telegramā mēs jau nerunāsim 2 stundas. To mēs daram grupās. Tad, kad runātāji ir vairāki. Privātajās konsultācijās, tad ir 1,5 stunda. Kad cilvēks stāsta savu pieredzi tā pamatīgi dziļi, dodot man maksimāli plašu priekšstatu par to, ar ko viņš sastopas, es izmantojot savas ekstrasensorās spējas, varu orientēties viņa pieredzē. Man arī tās ekstrasensorās spējas ir, laikam jau tāpēc man tā tēma tā aizķērās, ka man pašai viņas arī ir, es viņas izmantoju. Tas ieguvums ir, manā saprašanā dzīves kontekstā, ja es skatos, ieguvums ir vienkārši fantastisks. Atgādinu vēlreiz, ka man šīs ekstrasensorās spējas nav tā, ka es aizgāju pie kādu un tur izmācījos, un tāpēc tagad es varu čenelēt. Es vienkārši zinu kaut kādus algoritmus par visām spējām, kuras tu gribi, tās tu tālāk var pats attīstīt. Vienkārši iekonomēt bišķiņu laiku, enerģiju un jebkādus citus resursus. Un izveidot sevī bāzi, jeb kādu šo ekstrasensoro spēju attīstībai. Un tavi personīgie pavadoņi, viņi jau zinās, ko tev vajag. Es jau nezinu, un tu jau arī nezini, ar kādām situācijām dzīvē mēs sastapsimies. Šī brīdī mēs varam aiziet pie kaut kāda, es nezinu, tur čenelera vai bioenerģētiķa vai reiki meistara jau iemācīties tur kaut ko. To mēs varam, bet tuvākajā laikā šitās mums īpaši nestrādās. Mums vajadzēs praktiskas spējas, kuras mums palīdz orientēties dzīves procesos un dzīves situācijās, jo ekonomisku, finansiālu, veselības, cilvēces veselībai arī gaidāms lielāks trieciens. Tā fiziskā sociālā dzīves vide mums kļūst tik ļoti nestabila, tik ļoti neskaidra, ka problēma situācijas šeit risināt varēs tikai caur ekstrasensoram spējām, nekā citādāk viņas atrisināt nevarēs. Tā kā man liekas, ka šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīga. Es domāju, ekstrasensoro spēju tēma. Jo mēs jau nezinām, ar ko mēs tuvākajā laikā sastapsimies, ko mums vajadzēs. Kamēr mēs visi esam puslīdz veseli, pāēduši, padzēruši, dzīvojam siltumā, drošībā, protams, mēs varam te spēlēt spēlītes, tur visi retrīti un elpošanas praksītes, un viss tas baigi forši. Tā labi pavadīt laiku, liederīgi, tiešām liederīgi pavadīt laiku, bet tuvākajā laikā šito mums nepietiks. Mums vajadzēs tīri dzīves darbībā likt lietā savas prasmes, tas, ko mēs esam iemācījušies. Un procesā, darbībā, dzīves darbībā, samērā tādos ekstrēmos apstākļos attīstīt un vērt vaļā arī citas ekstrasensorās spējas. Man tāpatās tas ir bijis. Tādi diezgan ekstrēmi apstākļi, kuri vienkārši tev piespiež meklēt izēju, un tu meklē, un tu viņu atrod ar. Tev iedod. Tikai vajag mācēt paprasīt. Man tagad ir, es esmu atklājusi to veidu, kā var paprasīt, pēdiņās, lai tev iedod kaut kādu zināšanu, kaut kādu informāciju. Pagaidām tā. Priecāšos, ja varēsim satikties Telegram kanālā, aprunāsimies. Vai arī YouTube, Patronā, e-pastā. Ir arī mājaslapa aurika.lv.com. Laiku pa laikam es šo mājaslapu pārtaisu, jo mainās mans priekšstats pašai par sevi, bet es varbūt tās eju ne tik daudz dziļumā, cik ļoti, ļoti plašumā. Tāpēc, ka es strādāju vispārīgo prasmu līmenī, tajā līmenī, kur bēbīts mācās staigāt un pieaudzis cilvēks apgūst savas pašas, šīs dabiskās spējas, pašu sākumu kaut kam ekstrasensorajam. Es esmu skolotāja, es vienkārši tāda esmu, un es neko nevaru izdarīt. Jā, es esmu pēc diploma, pēc darba pieredzes,
Bet laikam jau arī pēc savas dvēseles konstrukcijas es esmu skolotāja. Nu, man patīk to darīt, un es to varu izdarīt. Es varu parādīt cilvēkam, kur viņam skatīties, lai viņš ieraudzītu to savu spēju. Un tad vingrinoties, mēs kopā vingrināmies, un viņš attīsta šo savu kaut kādu dabisko spēju līdz jau ekstrasensoriem līmenim. Es saku, tev kanāls verās vaļā. Un tad, kad viņš pieliek klāt, kāds, es jau nezinu, kādi viņam tur tie dzīves apstākļi izveidojas uz to laiku, un kas viņu interesē. Mēs to neviens nezinām, kas mums uz priekšu sagaida. Mēs vienkārši esam gatavi mācīties. Vienkārši gatavi mācīties. Un tad, kad šīs vispārīgās spējas ir tā kā jau uzdabūtas līdz prasmju līmenim, tād jau šī mācīšanās notiek. Mani cilvēki jau tāds pulciņš jau tīri patstāvīgi jau darbojās. Viņiem jau ir tādi ar kosmiskajiem attīstības virzieniem saskaņoti projekti. Jā, pašā sākuma stadijā. Jā, pašlaik vēl cilvēki vēl meklē visādas nianses un taustās un veido, kā izveidot. Bet tad, kad citiem radīsies jautājums, maniem cilvēkiem jau būs šie projekti gatavi, jau darboties spējīgi, tik tālu, ja, ka cilvēki jau paši viņus atrod. Forši, baigi forši. Un viņi to būs darījuši tādā pašā veidā, kādā es to esmu darījusi. Ja nevis ejot pie meistariem un mācoties, bet vienkārši... es kaut ko gribu darīt. Vat šitas man nepatīk, es gribu kaut ko citu. Vat šitā es nevaru vairāk. Vat, sit man nost, bet šitā es vairāk nevaru. Es gribu šitā. Pirmais, ko mēs mācāmies gribēt, izrādās, ka tas nav tik vienkārši. Jā, pagaidām atvados, satiekamies, vispirms Telegramā, bet ja jūs jau esat, es priecājos par to, ka jūs esat YouTube, vēl jau vairāk patronā. Ar patroniešiem es vēl neesmu runājis, bet man liekas, kaut kad es arī ar viņiem aprunāšos par kaut ko gudru. Atā.